Vai, mēs to nemācīsim. Mums citādāk pārāstāk kāpē. No mums saskaitās. Vai labs? Nu jā, blakus. Jā, nebūs. Kā tu izdomāji, Mings? Tas, kā es izdomāju, Mings? Tas jau no papīra filmu laikiem, tad, kad es tur taisīju tās filmas, un es nevarēju izdomāt, kā man... Es visu gribēju angliski, tā kā īstajām amerikāņu filmām, visu angliski. Es jau visu izdomāju, bet Miķelsons, es nezināju, kā rakst. Man gribētu arī Miķelsons, tas izklausās reiz stūpi. Rudolf Miķelsons. Nē, tad es izdomāju Ming. Tas tā izklausās, tā kaut cik. Tāpēc, tā man tas iesēģies. Man nepatīk vispār tie amerikāņu seriāli, jo viņos visos vienādi viņi grib pievērst uzmanību ar tādu jociņi, Bagi Simpson, man viņi vairs nepatīk tādi. Un latviešu seriāli? Latviešu seriāli. Ugunsgrēks. Jā. Ugunsgrēks. Īstenībā es pēdējo 10 gadu laikā latviešu seriālus neesmu neko labu redzējis. Jo es nezinu kāpēc, tāpēc, ka varbūt viņi negrib ieguldīt pārāk liels ciprus. Viņi grib tikai nopelnīt naudu ar tiem seriāliem. Jaunākie seriāli, man liekas, pilnīgi slikti. Pilnīgi. Piemēram. Neskaties. Nē, bija pirms 5 gadiem kaut kāds tas sievas pilnas slodzi, tas man patikās. Tad bija vēl tāds seriāls, kā viņš sauc, aizmirs. Tas nav svarīgi. Bet tas bija arī viens no tiem seriāliem, kas man patikās. Un vispār par latviešu kino industriju, ko tu varētu teikt? Vecais kino bija labs. Līdz kaut kādam 85. Tad jau sākās tas vaigi. Tāpēc, ka man patikās vecais, tāpēc, jo bija labāk aktieri, visi brauc mācīties nevis te Latvijā, bet uz Maska, un tur bija pavisam savādāk. Vecās filmas. Es pat teiktu tā, ka, ja salīdzinu 90. gadu filmas ar 75. Man pilnīgi 75. gadu filmas liekas labākas, tāds pēc profesionalitātes gandrīz. Jo 85. tur tā kinolenti ir pirmkārt 4:3 formāts tām visām filmām. Tāda kvalitāte slikti diezgan. Es nezinu, man likās, ka tas gan vecās ir labāks. Cik ilgā laikā var filmu uztaisīt? Tavuprāt, cik ir optimālais laiks? Tas atkarīgs no tā, kāda resursa pieejama un kur tu taisa, kāda palīdzība. Holivudā, man liekas, par pusmēnešu laikā varētu uzcekt kādu filmu komēdiju, ja vajadzētu. Komēdijas vieglāk uztaisīt nekā citas? Tas atkarīgs no tā, kāda komēdija. Nu, labu komēdiju. Labu komēdiju, protams. Tas taču skatās visgrūtākais žanrs. Bet kā tev liekas? Jā, man tas liekas ļoti sarežģīti. Baigi grūti uztaisīt tā, lai patiešām smietos. Tā izsmalcināt. Patīk tas izsmalcinātais humors, nevis tā kā amerikāņu filmā. Smējos par kādiem idiotis. Es par to nesmējos. Es principā nevienā no tām filmām nesmējos. Nu, kādu labu komēdiju tavprāt? Nevar varēs tāds. Es pārāk daudz komēdijas neskatos. Vispār. Ko tu skaties visvairāk? Es psiholoģiskas drāmas, thrillers. Kā tu parasti atlasi aktierus? Es neatlasu, man jau no tāda resursa, lai es tā varētu atlasīt, varbūt, ka tagad būs. Man jau parasti ir tas, ka kāds piekrītās. Viņi tev klausa? Protams, jāklausa. Jaunākajās filmās nemaz nepieļaus to, ka viņi neklausa. Jāklausa. Bet tā pirmajā tomēr neklausīja? Protams, Kā pastāstis sīkāk? Tagad jau es būšu izaudzis lielāks, tad jāklausa. Kā neklausa? Vienkārši nenāk uz filmēšanu, iedomājies, ka es režisors pret manīm nekādu cieņu nav, jā? Un es tur varu bļausīties un viņi smējās. Tā dažreiz ir visstulbākās situācijas, ka atnāk neko nenofilmē. Vienreiz bija tā, kad es atnācu visām savām pekalēm, neviens aktieris neatnāk piemēram. Ko es varu izdarīt? Man jāstāda, un es biju tik niktis. Es negribu taisīt 5 minūšu filmiņas, kaut kāds īsfilmiņas, kā visi tur grib. Tikai 15 minūtes īsfilmiņu standarts, jā. Tikā, iedomājies, ka tikā kādu pieaugušu režisoru var taisīt vairāk par 30 minūtēm. Es taisīju, man vienalga. Kā tev vispār rodas idejas scenāriem, filmām? Es izdomāju. Un tagad jau galvā kādas 3 idejas, vai 4, kuras es gribētu, bet viss jau nepierakstīju. Kādreiz, kad es taisīju papīra filmiņas, man vispār bija tā, ka es uztaisīju 10 afišas jau uzzīmē, vienkārši nosaukumu. Kāds filmā būtu foršs nosaukums, vienkārši tādu foršu nosaukums, tā kā īstā filmā. Un es nemaz nezināju, par ko tā filma vēl būs. Un tās afišas man tādā kaudzēs tā,
tā, nākamā filma man jātaisa šitā. Un tad uzreiz es pat nezināju, par ko. Es tikai sāku zīmēt viņu, tieši zīmēšanas procesā es domāju tālāk. Jā, es tieši biju arī jautāt, kā tu vispār izdomāji sākt to visu? Kas bija pats sākums? Tas papīra filmas, Gradzena pavēlnīcas, kuras noskatījos un pēc tā es sāku zīmēt šo. Man baigi patikās atvērt. Tu uzskati sev par Latvijas patriotu, vai ne? Bet Kāpēc man jāizvēlas visur Latviju? Man, piemēram, hokejā es fano arī par citu valsts. Kāpēc man jāfano par Latviju? Tu nefano par Latviju? Nē. Par ko fano? Es fano, pirmkārt, man ļoti patīk Vācija. Viņa labi spēlē. Tad man vēl patikās, Krievija tā pa pusē. Bet man vēl, bet Vācija man ir jāfano. Un kad tu izvēlēsi Latviju kādā? Jā. Kas tas brīdis, kad tu izvēlēsi Latviju? Ja hokejā ir Vācija, dzīvošanā ir Turcija, tad kur ir Latvija? Latvija. Tas jau man atvēs. Tas jau nav apspriežams. Kādas ir tavas pašlaik tavā dzīvē galvenajās prioritātes? Man? Es gribu pabeigt normālu vidusskolu, iestāties augstskolā un atrast tādu stabilu vietu, kuras varētu realizēt visus savus filmu projektus, bet tā, kā es to gribu, nevis tā, kā man piespiež Latvijas šitās te budžets viss. Tā es gribu savu filmu. Es skatos tam Gradzenam pavēlniekam tajā blogā Hobbits. Viņš tik tur staigā pa savām studijām. Jā, šeit mēs filmēsim to skatu. Iet nākamie, šeit mēs filmēsim to skatu. 10 studijās. Latvijā jāprožās ar vienu cinavilliņu un vienu studiju kaut kādā Rīgā, ja? Bet es negribu. Bet ir daba. Daba. Ko tu uztaisīsi dabā? Es gribu tā, lai es varu. Es gribu to, man vajag filmāt to un es arī varu to panākt. Es nekā to nevaru panākt, bet jāsašaur un vienkārši jādomā sižets tāds, kas varētu atbilst mūsu budžetam. Es tā negribu. Kādu mūziku tev iedvesmo? Kādu mūziku tu pats klausies? Man patīk filmu mūzika, klasiskā mūzika. Tā, man patīk tāda. Es nevaru teikt, tāds ļoti labs pops man patīk. Bet tāds ļoti labs tāds, patiešām. Tāds, kas tāds skanīgs un tāds, kas paliek atmiņā. Es tā kā vakar izgāzās Eirovīzija, izgāzās. Ko domā par Eirovīziju? Eirovīzija ir laba lieta, bet Latvija ir pilnīgi stulba. Kā viņi varēja aizsūtīt būt tādu? Pilnīgi stulbu grupu uz turien. Es nesaprotu, viss normāls pat tas tā I love Belarus, tas pat bija labāks nekā latvieši. Jo viņiem vismaz bija kaut kāda video instalācija. Viņiem bija kaut kāds Latvijā nekā nebija. Viņi tur aiziet to dienu, viņi domā, ka viņi kaut kur teiks, tas ir naivi un stulbi. Un es nezinu, kas par to vēl ir tādas meitenītes, kas tur safanos, vai bija, jā, muļķīgi. Tu domā, Lauris Rēniks būtu labāk? Lauris Rēniks, nē, man patikās Stībels. Viņam bija tāda normāla, viņam tāds iespēja, un viņi arī būtu tikuši kaut kas. Viņam arī bija jādod iespēja, nevis tikai Lauris Rēniks jau 5. gadu pēc kāds savu roku vicināšanu, un gurnu kustināšanu ar savu salkano meldiņu, tad tiks, nē. Kādam patīk, kas skrien video? Jā, tas ir labs. Bet es pirmajā brīdī tiešām neatšķīru to banjo Lauru un to skrienu. Jā, vajadzīgi. Jā. Arī dēkustības vajadzīgas. Jā, izturvīgi. Lai tik tā es, jā. Bet viņš vairs nav tāds jaunais, lai izskatīja. Viņš jau sāk vecs. Viņš vairs nav tāds jaunais puisis, tā kā kaut kādās sirds sadeg neparast bagās jaunais Rēniks, tu brauc savā, es nezinu, kādā mašīnā. Kāds tev ir kāds Latvijā, kāds aktieris favorīts? Man ļoti patīk Andris Bērziņš tā. Jā. Kas man vēl patīk? Nē, ļoti daudz. Kas man arī patīk? Kas tev nepatīk? Jā, man nenormāli kaitina ugunsgrēkā. Bet Andris Bērziņš arī bija ugunsgrēkā. Bet viņš labi tēlo. Bet šitas te. Gigs Česters? Ar tā, galvenais stilums. Es nezinu, kā tā tīzlina. Es nezinu, man tas tās vēl kaitināt, kā viņš tur tēlums laik. Tas stūm. Jo kāds pēc kārtas skatā neprāts. Visu laiku vienā kaut kā. Par latviešu kino industriju, ko tu varētu teikt? Vecais kino bija labs. Līdz kaut kādam 85. Tad jau sākās tas vaidi jau.
Tāpēc, ka man patikās vecais, tāpēc, ka, jo bija labāk aktieri, visi brauc mācīties nevis te Latvijā, bet uz Maskavu, un tur bija pavisam savādāk. Vecās filmas. Es pat teiktu tā, ka, ja salīdzinu 90. gadu filmas ar 75. man pilnīgi 75. gadu filmas liekas labākas, tāpēc profesionalitātes gandrīz. Jo 85. tur tā kinolenta ir pirmkārt 4:3 formāts tām visām filmām. Tad kvalitāte slikti diezgan. Es nezinu, man likās, ka tas gan vecās ir labāks. Cik tev ir kamera? Jā, varbūt tu varētu parādīt mums savu. Tas man augšā tajā studijas kinozālē. Mēs varēsim tur aiziet? Mēs varam tur ielūkoties. Jā, labi. Dodamies. Nekā to nevar dabūt, nekādīgi. Es to meklēju, kur es gribu. Es sazināju ar to Forum Cinemas direktoru. Es prasīju, es caur pagrību mēģināju dabūt. Es mēģināju dabūt caur kaut kādām paziņām. Nekādīgi. Dabūt vienu filmu kinolentē, bet nevis traileru, bet filmu. Veselu filmu es tā gribētu dabūt. Kā tu tingi skatītos? Man nevajag skatīties no filmu kinolentē. Jā, mēs kīdu. Jā, bet Tas ir trailerīts, jā? Kādai filmai? Viss ir vai kā viņi tur sauca. Viss ir sarežģīti. It's complicated. Bet es, kur vēl 16, tās es varu noskatīt. 16 mm projektori. Un ziniet, ko es gribēju? Labi. Pats stulbākās ir tas, es gribēju pats attīstīt filmas, nekādīgi nevar. Tā ir oriģināla 16 mm. Un es domāju, ja es nevaru attīstīt pats savus kinolens, es taisīšu pats viņus. Un es, jā, lāzeru printerim štrumtī kvalitāti, bet es pats uzrasēju speciālā programmā un pats uz šitām te printlēvēm uzprintēju un gandrīz var teikt, ka bet jā, man vēl jāpielabo šitās. Tāds perforācija arī galīgi. Ja man būtu tā presa, ko perforācijas caurumiņas spiež, tad gan viņas iet perfektās kinolens. Tas ir mans pašveidotas. Tu negribi uz Rīgas? Protams, ka es gribu. Nē, bet tur jau jāmeklē tie dzīvokļi. Mamma tagad viņa saka vēl, ka nē, bet es mēģināšu past. Ko Jābūt kaut kā, nē, viņas prāt ir jābūt tādam ļoti spēcīgam pamatomam, lai tur vajadzētu kā. Savādāk viņa nelādīs vienkārši. Vidusskolu. Jā, man. Tā. Tas liekās filmas stāvustīsies kīnā. Teikt, tev Alberts arī iet uz Rīgu. Jā, šie. Nē, jūs varat kopā dzīvot. Kojās negribētu dzīvot? Dušas 50 cilvēki. Prusaki visās malās, viens leduskapis. Puses, es nezinu, kas mūža. Tas taču būtu pretīgi. Nē, tas ir mans lielākais murks. Kopīgais. 4 ir aizstiņā. Viens skapīts, kur lietas nolikt. Nē, tas Tev man nebūtu nedara. vietas kinolentē. Nekam man nebūtu vietas, neko nevarētu tur darīt. Pašam nebūtu vietas. Tu labi saproties ar cilvēkiem. Ar kuriem? Ar modernajiem jauniešiem? Nē, man riebis. Vēl viens nav. Dažiem labiem. Kas te ir modernie jaunieši? Tie, kas iedomājas, ka viss modernais ir labs, piemēram, šperriņš, apsmē man par to, ka man patīk šperriņš. Man patīk šperriņš, viss. Šperriņš.